Sveiki atkal! Sen neesmu izmantojis savu motoru testeri. Ir vecais Audi. Problēmas gan uz benzīna, gan uz gāzi it kā neattīsta jaudu. Tagad sākšu domāt, ko darīt. Pirmais esmu pieslēdzies pie sadales varpstas devēja un kloķvarpstas devēja. Ja? Un tagad ierakstīsim diagrammas. Ja. Tātad osciloskops. Un gribu paskatīties sinhronizāciju zobsiksnai un sadalas vārtai ķēdes. Ja. Ko ņemam datubāzi rotke.com un mēs skaisti redzam, ka sadales varpstas devējs, ja, un kloķvarpstas devējs, tātad šeit ir 3 un tur ir 9, un mums konkrētajā mašīnītei arī ir sakrīt viļņu formā. Tātad tas secinājums, ka mums zobsiksnas un sadales varpstas sinhronizācija dotajā momentā viss ir kārtībā. Atliek tagad sinhronizācija abām sadales varpstām un ar aizdedzi. Nu, tur ejam pie nākošā testa. Taisīsim droši vien testu. Man tagad ētāk to saucamo CSS uztaisīt. Pastīties, kurš par cilindriem tur strādā. Vai tā ir kompresijas vaina, vai kaut kādi vārsti karās augšā, vai hidrokompensatori. Nu, ko? Ejam tālāk. Tā, devēji pievienoti, motors rūts. Diagramma tiek ierakstīta, ja. Tad jāpagaida, lai ierakstās, un tad veiksim analīzi. Varēsim te tā uzfilmēt, nevarēsim. Kā man tā ērtāk? Jā, kaut kur gaisma vai saulīte spīd. Laikam jau nekas daudz nemaina. Ekrāns atspīd. Nu, labi. Nu, tā tad tiek veikta analīze. Tātad dators mums veic analīzi. Ja. Tātad šeit mēs redzam tātad 1000 apgriezieni, cilindru darba secību. Ja. Tā. Tātad rekur redzam, ka mums izkrīt viens cilindrs reizēm. Un tas mums ir cilindrs numur 4. Un tajā pašā laikā mums arī numur 1 izkrīt. Nu, šeit es domāju, ka kaut kāda problēma būs ar aizdedzi, jo viņam ir pāra spole 1, 4 un 2, 3. Tātad vai nu svečots, vai kaut kas ir uz spoli. Jā.
sāk strādāt. Jā. Kompresijas astīte, kur te motors tiek uzgāzēts, pacelt apgriezieni un noslāpēts. Un kompresija parāda, ka visi saiet kopā, tas nozīmē, ka kompresija cilindros ir normāla. Bet strauji uzgāzējot, mums rekur atkal izkrīt cilindrā ārā. Paņemam pēc krāsām. Tātad otrais mums ir augšā. Tātad tam pašām vajadzētu būt pirmais izkrīt un ceturtais, jā. Jā. Nu, te ir tā grūti saprast. Bet izņemsim sveces ārā, apskatīsimies. Jo tušgaitā un zemajos apgriezienos strādā labi. Reku šī sektorā var labi redzēt, ka 2 cilindri mums iziet ārā, un tas mums droši vien ir zilais, mums ir numur 2, un pretēji jābūt numur 3. Tātad 2., 3. cilindram ir problēma kaut kas ar aizdzedzes spoli vai sveci. Nu, ko pārbaudīsim? Nu, tā izskatās, ka laikam jau tā arī būs taisnība. Tagad uztaisījām saucamo TX testu. Tas nozīmē, ko mēs izdarām. Mēs ieskrūvējam spiediena devēju pirmajā cilindrā, ja? Un darbinām motoru. Un viņš mums uzzīmē skaisti diagrammas, tātad, ko mēs te iegūstam. Viņš iedeva mums atskaiti, ja? Tātad, viņš jau mums iedeva, ka ir par agru aizdedzi pie 1000 apgriezieniem, ja? Pie 1500, 2500, ja? Tātad, ko mēs te redzam? Cilindrā zudumi ir normatīvs, saspiešanas pakāpe laba, apgriezieni ir, gāzes sadales mehānisms iekļaujās visos leņķos, tātad ieplūdes kolektors nodrošina gaisa daudzumu, izplūdes kolektors mums nodrošina pie 5000 apgriezieniem ir tikai 15% pretestība, bet ir problēmas ar aizdedzi, ja? Tātad tušgaitā mums it kā ir 5 līdz 9 grādi. Tātad, kad dodam mums virsuzstrauju, tad mums vajadzētu palikt agrākai, bet viņš ir netipisks, ja? Tātad ir aizture, taisni pārējas pie slodzes, ir problēmas tātad ar aizdedzes spoli, problēmas pieļauj domu, tāpēc tam viņš aiziet atkal tālāk, tīri normāli, ja? Tātad šeit mēs redzam, ka atkal ir grafiks aiziet normāli. Nu, tātad, ko mums viņš iedod vēl, tātad, nu, šeit ir tāda interesanta diagramma, ja? Tāda šeit leņķu pārsedze, ja? Tātad šeit ir blakus diagramma, šeit mēs redzam tātad vārstu stāvokli, ja? Pārsedzes moments, ja? Tātad vārsti atverās un aizverās, viss ir normāli. Te tāda neliela animācija, es nezinu, vai man tā izdosies, neizdosies, ja teiksim tā, var, ja? Tātad, ja es griežu šo te, tātad šeit man strādā virzulis, ja? Tātad ir rādīs mums ieplūdes takti, ja? Grūti jau man te ar vienu. Jā. Tātad izplūde, ja? Saspiešana. Un viss tur strādā pareizi, ja? Tātad ieplūdes takts mums nodrošina visos režīmos, izplūdes takts. Nu, varētu būt, ka katalizators kaut kas padedzis, bet nekā slikta pagaidām neredz. Bet ir problēmas ar aizdedzes momentu, ja?
pie kaut kādiem apgrieziem, pie daļējas slodzes, jā. Nu, ko, spole šeit ir dubultā, padārgas ir, jā. Nu, jāsaka saimniekam, gribot, negribot, būs jāmaina vadi, spole, ka problēmas ir, varētu būt komutatorā problēmas, jo viņa jau ir mainītā. Nu tā, apmēram secinājums tāds.